sen viņš savā personībā, ja tu esi dzimis vai dzimusi 9., 18. vai 27. datumā. Devītnieki. Devītnieki ir, manuprāt, vislabsirdīgākie cilvēki. Viņi tiešām cenšas atrast labo, cenšas palīdzēt citiem, pat ja viņiem neprasa. Nu, tā labsirdība ir izteikta. Viņi tā arī diezgan altruistiski savā būtībā un domā vairāk par pasaules labumu, cilvēku labumu, ne tik daudz par savu. Tepat laikā, jā, tas negatīvais, viņi ir nedaudz naivi, jo viņi tic, ka arī pārējie tā dara, bet tā nav. Devītnieks ir arī ļoti emocionāla būtne. Un viņu diezgan viegli var izšūpot tajās emocijās, tur var būt tādi galējības, augšas lejas, un ja viņš ierauga netaisnības, vai savā adresē, vai savu tuvo cilvēku adresē, viņā ieslēdz karotais, cīnītājs, viņš cīnīsies par taisnību līdz pat pēdējiem, un kas ir plus un mīnus, viņam ir nenormāli daudz enerģijas, līdz ar to viņš šo visu lielo enerģiju, ja ieliks tajā cīņā, viņš to cīņu uzvarēs visticamāk. Pārējie paliks zaudētāji, bet viņš var iznīcināt pa ceļam visu, kas tur gadās. Plusā tā enerģija, protams, ir tas, ka viņš spēj jebko, ko uzņemas, paveikt līdz galam. Vai tu sevi atpazini kaut ko? Ja tu esi devītnieks, varbūt nepiekrīti, vai tu zini savus draugus, kuri ir dzimuši šajos datumos, kā iet viņiem dzīvē? Droši padalies komentāros, aizsūt kādam devītniekam un piesakojiet man, lai uzzinātu citas īpašības dažādos datumos dzimušajiem.